Esiet sveicināti, dārgie sporta līdzjutēji un futbola draugi. Šodien Lietuvā Salaspilī Supernovas komanda uzņems viesus no Daugavpils. Šeit Daugavpils valdē prasa sodu, taču nekas netiek fiksēts. Cucurs ar bumbu jau, gatavojas sitienām un ļoti labs sitiens, kur redzam problēmas atvairīt. Uz Skrebels pieņem bumbu, meklē tālāk. Iespēlē viņš tagad iekšā, ar bumbu Miņins. Kāds rikošets. Un sitiens garām vārtiem. Sarežģīta situācija, sarežģīta pozīcija jau gāžoties atpakaļ, jau izdarīja sitienu. Gatavojas centrējumam. Uz tuvo stābu sitiens un vārti! Vārti! Horvātu Hatuška gūst vārtus un skaisti nosvina ar mīlestību pret spēlētāju. Ļoti kopistiski visi kopā nosvin. Un pārtver Daugavpils un Žaldovskis raujās pa malu. Sprukuls netiek viņam īsti līdzi. Centrējums uz vidu. Jā, sitiens un Kudrjacevs glābi Supernovas komandu no otro vārtas zaudējuma. Ļoti skaisti izleca garā piespēle uz flangu. Kur centīsies varbūt centrēt. Jā, centrējums un sitiens pāri vārtiem. Cīņa, jā, apspēlē viņš Supernovas spēlētāju piespēle uz vidu. Cucurs. Neveiksmīgs pirmais pieskāriens un būs stūra sitiens tiesnesis rāda. Centrējums uz laukuma vidus daļu un Kudrjacevs kā glābi. Kāda iespēja spēlētājam Lorencam Juģinam. Var izveidoties laba iespēja gūt vārtus uz malu Raščevskim. Raščevskis ar bumbu, sitiens un sitiens garām vārtiem. Jā, bumba būs atsitiens no vārtiem. Nav bijis rikošets. Bet ļoti laba iespēja bija. Enģekī raujās uz priekšu. Piespēle uz vidu, Tons. Enģekī, sitiens un Kurakins atvaira sitienu. Šeit nedaudz agresīvāk nospēlē Ivanovs, bet neprecīzi piespēlē tālāk Enģekī. Sitiens, rikošets un no rikošeta bumba lido pāri vārtiem un stūra sitiens būs. Tur jau Sprukulis centrē, bet pie bumbas netiek Enģekī. Višakovs cīnās par bumbu un to raida ārā Lorenz tālāk no vārtiem. Un labs sitiens padodas Jevgeņiem Miņinam. Nedaudz gan garām vārtiem lido, bet tur kontrolēja situāciju arī. Un šim te jaunajam futbolistam būs jāparāda sevi. Un šeit bīstami sit ar galvu. Artuška spēlē uz priekšu, Žaldovskis ar bumbu. Centrējums uz Lizanovs. Sit pa vārtiem un Kudrjacevs trešo reizi jau brīnišķīgi glābi savu komandu no ļoti labas iespējas gūt vārtus. Bet turpinās Daugavpils uzbrukums. Nu, vēl ne pamatsastāvā, taču visas iespējas. Un viņš tieši tagad piespēlē Lizanovs sit un vārtu pārliknis. Salīdzinoši veiksmīgi spēlē, tur pāris vārtu guvumi ir viņam bijuši. Un tagad tieši Campbells atkal salasina situāciju un Afanasjevs sit un lielisks atkal ir Kudrjacevs vārtos un spēle noslēdzas. Daugavpils uzvar ar 1-0 šeit Salaspilī viesos un Supernova atkal negūst vārtus, atkal sausā spēle viņiem.